atkal ir pienācis laiks, kad mūsu mīļā labā Liepāja ir ietērpusies atkal savā vienā no skaistākajām rotām. Šajās te ietērpusies daudz tūkstošu mazās gaismiņās, šajā īpašajā laikā, arī gada tumšākajā laikā. Un līdz ar to liepājniekiem pašiem ir iespēja doties ekskursijā par šo īpaši izgaismoto Liepāju gada tumšajā laikā. Un it kā mēs zinām visu jau par Liepāju, tie Liepājas stāsti mums ir zinām, daudz, kur viņi ir publicēti, bet šis ir laiks, kad ir iepazīties ar īpašiem Liepājas noslēpumiem, kuri tad tiks izgaismot šajā tumšajā laikā. Tāpat tās ir arī iespēja pakāpties līdz eņģeļiem un arī vēl augstāk par eņģeļiem un paskatīties, kāds ar mūsu pilsētas centrs izskatās no mums jau zināmās Svētās Trīsvienības katedrāles turņa skatu laukuma. Un Liepājas viesiem, kuriem varbūt nav zinām visi tie Liepājas stāsti, kas ir zinām jau pašiem liepājniekiem, ir iespēja tad ar šiem stāstiem iepazīties, doties stundu nelielā pastaigā pa pilsētas centru, ielūkojoties tieši tajās vietās, kas ir īpaši izgaismotas, un paklausieties šos te īpaši izgaismotos Liepājas stāstus. Nu, lai jums visiem svētīti Ziemassvētki!